Čau, čau! Aktuālais jautājums. Kā izvēlēties sev vislabāko lūpu krāsu? Sākšu ar to, ka lūpu krāsai ir jāpilda 3 uzdevumus. Pirmais ir tas, ka lūpu krāsa vienmēr ir viskošākais punkts visā tavā tēlā no galvas līdz kājām. Ja tev ir kaut kas koši sarkans, koši oranžīgs, kāda fuksija vai kaut kas, kas ir šis te sarkanu košais tonis, tad lūpu krāsai ir jābūt vēl košākai, lai nav tā, ka tu tur pazūdi, ja? Jo, ka pazūd tava seja, ka tu pati pazūdi. Raugi, ja piemēram tagad pie koša džemperītis, nadziņi, auskari, ja, būtu kaut kāda tāda gaiša miesas krāsas lūpu krāsa, iedomājieties, nekas tur īsti tāds foršs nebūtu, ja? Tāpēc visam ir jābūt harmonijā un līdzsvarā, un lūpām ir jābūt vēl košākām par to, kas ir uz tevis virsū. Otrs uzdevums ir, ka lūpu krāsai ir jābūt tādam savienojošajam elementam starp matu krāsu un apģērbu. Ja tavi mati ir vai nu tādi sarkanīgi, vai ar oranžīgu, vai ar lilīgu, vai tur baklažāns, vai plūme, ja, kaut kāda tāda toņa matos, tad tu jau zini, ka jebkura lūpu krāsa nederēs, jo tāds spilgts tonis nosaka lūpu krāsas niansi. Tas pats ir ar apģērbu, ja? Un bieži vien ir tā, ka varbūt matu krāsa ir tā, kas ir, un apģērbu gribas uzvilkt citu, vai veikalā uz atlaidēm nopērkam, ja? Un īsti neiet kopā. Tā lūpu krāsa būs tas, kas to tā kā sasaistīs un izlīdzvaros. Tātad atkal ir jāskatās atbilstošais tonis. Un trešais uzdevums lūpu krāsai ir, ka viņai ir jāiedzirkstī tavas acis. Vienmēr jābūt, tā lūpu krāsa izdara acīs, iedot tādu dzirksteli, tādu mirdzumu, ja? Ne visi toņi to dara, tāpēc eksperimentē, liec, skaties dažādus toņus. Un kādreiz tur tā nianse ir maza, kaut kāds mazliet cits spīdumiņš, mazliet kāda cita niansīte, ja? Un acis iedzirkstās, ja? Tāpēc tie 3 uzdevumi visi ir jāveic katrai vienai lūpu krāsai. Ja viņa tos visus 3 neveic, tad tā nav tava īstā ideālā lūpu krāsa. Un tagad mazliet vēl dažādos aspektos, kā mēs arī izvēlamies lūpu krāsu. Tad viņai jāpild visi šie 3 uzdevumi, un tomēr vēl ir papildus nianses, kas nosaka, kas tev dod padomu, kuru tad toni no visiem katalogā esošiem toņiem, kuros tad paskatīties, ja? Viens būtu, kā saprast, kas ir siltās, kas ir vēsās krāsas, jo pareizi ir tā, ka tu zini savai ādai, vai ir siltais vai vēsā nokrāsa, un attiecīgi āda ir primārais izejas punkts, kurai tad mēs pieskaņojam matu krāsu un attiecīgi vēl pēc tam apģērbu, dekoratīvo kosmētiku, aksesuārus. Un tāpēc tas primārais ir ādas krāsa, kur tev ir jāzina vēsie vai siltie. Un tad kā saprast, kas ir vēsie siltie toņi, jo krāsas ir tik daudz un nianses tik daudz. Tad, kad es kādreiz sāku šo visu nodarboties, tad es paņēmu, un man tas ļoti palīdzēja, tāpēc es padalīšos, es paņēmu savā galvā, savā acu redzējumā, es paņēmu tādus, kas ir skaidri, neapgāžam, zinām, ka viņš ir vai nu siltais vai vēsais. Tā ļoti pārliecinoši. Piemēram, salāts zaļais, ja? Salātu zaļais tā tad ir zaļš ar dzeltenu un siltais, jo pie jebkuras krāsas, ja mēs pieliekam dzelteno, piemēram, sarkanam pieliekam dzeltenu, būs šie te oranžīgi, korallīgie toņi. Savukārt, ja mēs pieliekam pie sarkana zilu, būs vēsie toņi, ja? Visi lilīgie, visas plūmes, baklažāni, fuksija, ja, viss kaut kas tas, kas ir, kuri bišķiņ tas zilais vairāk vai mazāk klāt. Un attiecīgi tad es savu laiku un iesaku arī tev tā domās paņemt, kas ir pilnīgi pārliecinoši. Piemēram, salāts zaļais, kā es tikko minēju, ja? Vai piemēram tā pati dzērvene, ja? Vai piemēram citrons ir vēsais dzeltenais, savukārt lauku māju olas dzeltenums, ja? Tas ir atkal tas silti dzeltenais.
Un tad būs ļoti daudz toņu, kur tur īsti nevar saprast. Viņi nav tik pārliecinoši. Tos jūs neņemat kā tādu ceļa rādītāju. Dažādās gaismās un dažādos noskaņojumus viņš bišķiņ savādāk var izskatīties. Ja? Tāpēc paņemat tādus pārliecinošos. Un tad visus toņus, ko jūs redzat, tā kā liekat klāt. Draudzējās ir tā kā vienā ģimenē, vienā draudzībā vai bišķiņ lec ārā. Ja? Nu, man tas ļoti, ļoti palīdzēja. Es domāju, ka arī tev šis te padoms nostrādās trenēt acis, saskatīt tos toņus, ja? Un došu tev dažus padomus. Tad salāts zaļais ir silts, piemēram, tāds klasisks tomāts sarkanais ir silts, ķieģeļa sarkanais arī silts, jo tur ir bišķiņ tas oranžīgi brūnais klāt, ja? Tad, piemēram, egļu zaļais ir vēss, tad, piemēram, jā, nu skatieties, jā, nu katrā ziņā es domāju, ka šeit es jums nenosaukšu visus padomus, bet ideju jūs sapratāt. Nu, lūk, un tad, ja mēs ejam tālāk jau pie tām lūpu krāsām, jā, nu tad skatieties, gan vienas, gan otras ir visi dažādi lūpkrāsu toņi, ja, šie tie siltie korallīgie, jā, laškrāsīgi mazliet, jā, tādi arī kaut kas no tādas siltas ziedas, siltas rozītes, jā, šie tā kā redzat tie vēsieri, jā, un attiecīgi no tava kolorīta tad būtu labi izvēlēties atbilstošu lūpu krāsu. Vēl ir tāds padoms, ka mazliet make-upā un varbūt arī kādā tādā, nu tā kā lūpu spīdumiņā, tādu viegli siltani varbūt arī, bet viegli, ja tev ir vēsie toņi, var kādreiz paskatīties iešaut, jo viņš var iedot tādu svaigumu, jā, bet ar to esat uzmanīgs, tur ir jāstāst. To es jums tagad nepasaku, ka tas tā ir. Tā ir tāda ideja, kas dažkārt forši nostrādā, jā. Bet tā tad vēsiem ir vēsie toņi, siltajiem ir siltie toņi, kas attiecās arī uz matiem un uz apģērbu, un tad viss būs tā skaisti saskaņots. Ko es vēl gribu pateikt? Vēl ir dažādi citādi, tādi šķērsgriezumi un tādas tā kā ieteikumi, kā izvēlēties lūpu krāsu. Nu, pats svarīgākais būtu, cik daudz tev ir šīs te krāsa tevī, tavas dabīgās krāsas. Nu, piemēram, ja tev ir gaiši mati, gaišas acis, ja, tad varavīgs, acis, zīlīte, viss tāds gaišs, ja, tad noteikti tev lūpu krāsas būs vieglākas, spilgtie būs pa smagnēju. Savukārt, ja tev ir tumši mati, tumšas acis, ja, sava dabiskā actiņa, un āda vai nu tāda porcelāna balta vai šī te tāda tumšāka, ja, tad savukārt prasīsies košāki, izteiksmīgāki toņi, ja, jo tāpēc, ka tad visi līdzsvarā, ja, tur ir kontrasts un tumšas pārliecinošas krāsas, un arī lūpkrāsa līdz to var būt spilgtāka, kontrastaināka. Tad, ja tā kā skatāties, ja, saprotiet, vai tevī viss ir tāds vienādāks, gaišāks, vai kontrasts, spēks, drosme, enerģija tavās dabiskajās krāsā, tad lūpkrāsa ar to visu forši sasauksies. Vēl viens aspekts ir tas, cik tev ir gadi. Pavisam jaunām meitenēm atkal būs vairāk vieglie tonīši, bet sievietēm jau otrajos 18 būs kaut kas izteiksmīgāks. Ja? Nu, piemēram, man ir tāds vidējais kolorīts, vairāk uz gaišo, ja man acis ir vidēji piesātināts, bet mati un āda ir gaišais kolorīts. Tad it kā man derētu gaišie. Bet tā kā man jau ir otrie 18 patiesībā pat vēl mazliet klāt, nebūsim sīkumēni detaļās, tad man šie izteiksmīgāki toņi izskatās daudz labāk nekā pavisam gaišie miesas krāsas nultonīši. Ja? Tā kā tur skatāmies, ja mēs jaunai meitni uzliekam make-up, viņa tās mazliet vecāka, ja mēs otrajos 18 dāmai uzliekam make-up, viņa tās jaunāka, 5, 10, pat 15 gadus mēs varam uzreiz dabūt nost. Ja? Tā kā arī tas ir viena lieta, kas ir jāņem vērā. Vēl viens aspekts, vēl viens šķērsgriezums, kādā mēs ņemam vērā, ir tas, kur mēs ejam. Kas ir mūsu plānā. Ja tā ir ikdiena, tad varbūt tas arī būs kaut kas vieglāks, tāds gaisīgāks, ja? Ja tas ir vakara pasākums, kur ir svētku tērps, kur ir spilgtāks make-ups, tumšāks apgaismojums, varbūt ir jākāp uz skatuves, kur savukārt ir spoža gaisma, atkal vairāk visu izgaismo, ja? Tad lūpkrās atkal būs spilgtāk. Ja? Tad skatāmies, kas mums ir paredzēts. Un tad vēl viens aspekts arī ir tāds, ka ja tev ir mazas šauras lūpiņas, liec spīdīgāku lūpu krāsu, liec ar tādu varbūt spīdumu uzliec, ja? Savukārt, ja tev ir apjomīgāks lūpas, tad liec vairāk tādus tumšākus un matējošākus toņus, ja? Nu tā, tad dažādos šķērsgriezumos mēs lūpkrāsas skatāmies, nav viens vienīgs tāds tā kā formuliņa, ja? Tāpēc eksperimentējam, skatāmies, testējam, un, jā,
baudam sev, baudam savu skaistumu. Čau, čau!